Sveiciens! Sveiciens no jaukās un, var teikt, siltās un diezgan gaišās un pat saulēnās Ventspils. Dieva svētības par tevi! Man prieks, ka tu šodien esi sagaidošs, ka tu iespējams gaidīji šo tiešraidi. Un sanāca, ka es 12. nevarēju šodien ielikt, bet ļoti tevi vērtēju, tevi cienotu. Es šodien, kā jau vakar teicu, ka 2 likšu tiešraidi. Tāpēc Dieva svētības par tevi, par tavu dzīvi. Un vienmēr zini, ka Dievs tevi mīl, ka vienmēr Dievs ir tavā pusē. Tu nekad neesi viens, tu neesi nekad atstāts. Un Dievs ar savu vārdu, caur svēto garu, vienmēr ir tev klātesošs, vienmēr viņš tevi mīl, vienmēr viņš tevi uzrunā. Un vēl brīnišķīga svētība ir tā, ko Dievs saka savā vārdā, kad katram ticīgajam ir nepieciešama draudze, neatstāt savas sapulces vietas un dzīva draudze, kas māca Dieva vārda pilnumu, visas mācības, visas doktrīnas, un kad nav tā, ka kaut ko izmet no Dieva vārda lapusēm laukā, un ka tev var būt draudze, kurā tu vari tikt sagatavots, var tikt mācīts, var tikt mīlēts, vari tikt pamācīts, varbūt savreiz parāds, kā Dieva vārds saka savā vārdā to. Un arī, ka tu vari saslēgties ar vīziju, ar Dieva uzdevumu, kas ir tavas draudzes mācītājam, kāds ir tas mērķis, pilsētā, un viennozīmīgi es esmu priecīga un pateicīga Dievam par River Ventspils draudzi, par draudzes cilvēkiem, par šiem uzticējumiem studentiem, tāpat arī par Anses grupu, kuru vada Trautiņa Jankevica, un arī, protams, jau Ventspilniekiem, kas jau ir caurmērā 5 gadu garumā, ir jau gandrīz no pašiem iesākumiem. Un tā kā, kad mēs varam piepildīt Dievu uzdevumu, iet pildīt lielo pavēli, kā Jēzus teica, iet un sludiniet evaņģēliju. Tāpēc svētības par tavu dzīvi. Es arī tūlītās aizlūkšu, un mēs ķersimies pie Dieva vārda mācības, un turpināsim to, ko es vakar runāju par to, kā tu vari dzīvot, kā tu vari uzvarēt ienaidnieka pietuvošanos savā dzīvē, un kā es arī vakardien runāju un teicu un mācīju, ka tas pirmākais vispār, ko viņš grib mūs paturēt tādā nezināšanā, kad mēs esam pilnīgi nezinoši kristieši, arī kā vakar es teicu, ka šis doktors Moris Cerullo, kurš ir jau tagad mūžībā, kur Dievs atklāja viņam spēcīgs 5 svētā gara izliešanās, un viena no tām, protams, ka svētais gars izliesies pār zemi, un ka mēs sludinam šo evaņģēliju, sējam šo Dievu vārdu sēklu, kas varbūt uzreiz pat netiek glābti, ka svētais gars savu vārdu darīs dzīvi, jebkurā momentā, jebkurā mirklī, kad mēs arī nebūsim klāt. Un vēl viena no tām, ka Dievs nāks ar ļoti lielu, spēcīgu dievišķo gudrību, kad kristiešiem nāks, kā saka, kristieši saņems šo atklāsmi, nāks šī dievišķā gudrība, zinās, ko paklausīt, kad paklausīt, un seko Dieva vārda instrukcijām, jo tā ir ļoti svarīga lieta, ne tikai izpausmes, bet arī, kā saka, zināt Dieva vārda mācību, lai mēs netiktu pievilti. Arī beigās es tev teikšu tādu mazu bonusiņu šodien, kā man tagad pēdējā laikā tiešraidēs tā ir. Vakardien es runāju par to, ka tu tur pats noklausies vakardienas tiešraidi, ko tu dari vakarā un ko tu dari no rīta, bet šodien es runāšu pašās beigās par to, ka tu esi šis Dieva īpašums un tādu bonusiņu, Tā kā tā, paldies Tev, kungs, Jēzus vārdā šodien par ikvienu tieši tagad, kurš skatās, paldies, kurš skatīsies vēlāk, ka Tavu vārdu mācība var iziet tās plašumā, ka Tavs vārds ierakstās dziļi ikviena ticīgā sirdī, ikviena slāpstošā sirdī, kurš vēlas būt izsalts un izslāps, kurš vēlās iet šo lieko jūdzi, kurš vēlās iet mācīties un nodoties, būt Kristus sekotājs, kļūt par Kristus mācekli. Un es Tev pateicos, ka Tu mīli visus, un ka Tava mīlestība šodien
ved uz atgriešanos, ka tava mīlestība, kas ir izlieta caur svēto garu ikviena sirdī, ved uz atgriešanos, ved uz nodošanos, ved uz paklausīšanu Dieva vārdam un uz sevi veltīšanu Dieva vārdam un Dieva uzdevumam. Un es Tev pateicos šodien par dziedināšanām, es Tev pateicos par atbrīvošanām, es Tev pateicos, ka bailes šodien tiks salauztas, važas tiks salauztas Jēzus vārdā, un ka Tavs spēks pārņems ikvienu gara būtību, šo gara cilvēku, gara iekšieni Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Un tu vari teikt āmen, kad es šodien saņemu, un šodien Dieva vārds ir priekš manis. Tā kā Dievs ir sūtījis Jēzu Kristu, kurš ir nācis uz šīs zemes un samaksājis šo cenu, un tamdēļ Dievs ir sūtījis, un tamdēļ Dieva dēls ir nācis, lai viņš iznīcinātu sātana darbus. Un, ja ienaidniekam izdosies tevi ielikt tajā bezpalīdzības formāto, tas nabadzīgs, ka tu būsi tas cietējs, ja? Ka tu varbūt skatīsies uz pagātni, vai uz pagātnes kļūdām, vai uz neveiksmēm. Katram mums tāds ir bijušas. Tad tu visu laiku būsi tādā nezināšanas pozīcijā, ja? Tādā stāvoklī, vai Dievs mīl mani, vai Dievs grib mani, vai draudzē mani vērtē, vai draudzē mani nevērtē, vai tikai varbūt kādu citu draudzē, ja? Kurš tur aktīvāks, vai kurš tur, nezinu, kurš pirmais, vai kurš tur varbūt tālāk, vai tuvāk mācītājiem, ja? Vai darbā, vai mani vērtē, vai mani nevērtē. Tu būsi tāds saraustīts, daudzgabalains, ja? Jo tā dvēseli šūmēsies. Un kā vakar es dievkalpojumā runāju par to, ka ir divu veidu kristieši, ir miesīgie kristieši un ir garīgie kristieši. Un šodien es par to nerunāšu, ja? Bet viena no svarīgākām lietām, kā ienaidnieks grib tavā dzīvē un manā dzīvē, tas ir bijis. Tāpēc man Dievs ir vedis laukā arī no iepriekšējās denominācijas 24 gadus apmēram atpakaļ, ja? Jo es atgriežos 27 gadus atpakaļ. Jo atstāt mani tādā remdenībā, tādā aizmigšanas pozīcijā, kad viņam ir ļoti viegli ievilkt pēc tam pasaulē, grēkā, ko katrs ir grēkojis pirms tam. Un tas ir, kā Jēzus arī saka, kad ja jūs atzīsiet patiesību, patiesība jūs darīs brīvus, patiesība jūs dziedinās, patiesība, jā, tā ir Dieva vārda patiesība. Un tas būtībā ir viens no pirmākiem punktiem, jā, kad viņš vēlas tevi atstādināt, atturēt no patiesības iepazīšanas, no patiesības. Un mēs jau skolā zinājām, un varbūt kaut kur dzīvē, ka tu zināji, ka patiesība ir sāpīga, ja? Bet patiesība ir no tīras mīlestības, kas nāk, un tāpēc Jēzus Kristus mācība, doktrīna, kas ir patiesa, ja, kā viņš saka, jūs esat daudz nogriezušies no patiesās mācības, pasakām pievērsušies tiem, kam ausis nies, ja? Tas vieglākā ceļa gājēji, ja? Es neteikšu, kā kādi mācītāji saka, ja, vieglākā ceļa gājēji, ja, bet, varbūt kādam sirdī tas skan teikums. To es publiski tomēr neteikšu, tas, nav tik varbūt īsti pieklājīgi. bet to vieglāko ceļu iet, ja, un vieglākais ceļš aizved uz elli. Un tā, ka mēs katrs dzīvojam pasaulē, vai tu vari teikt āmen, katrs savādākā veidā, vai lielākā grēkā, vai mazākā, visi bija grēki, alkohols bija grēks, daudz bija grēks, ja? Varbūt kādi, kas alkoholu tikpat kā nedzēra, bet darīja citas lietas. Tā kā dažādas lietas tie ir tie grēki, ja? Kas mūs plosīja, un mūsu dzīves bija saplēstas, bet, ka mēs izvēlamies paklausīt Dievam, mums ir brīnišķīgi, mums ir sadraudzība ar Dievu, mums ir sadraudzība ar Svēto garu. Pirmkārt, mums ir miers ar viņu, un katrā mirklī tu vari lūgt šo piedošanu, kad ir sanācis kaut kas, kas nav bijis pareizi, ja? Un tāpēc arī šī draudze, kur es kā gans mācītāji bija peļņa, ja? Un pateicos tikai Dievam, ka viņš ir spējis tikt ar mani galā līdz šim, liekt mani un salauzt mani un saliekt viņa priekšā savus sirdsceļus, savas ambīcijas, savas iedomas, tad viņš man to ir darījis spējīgu, ja? Un man bija šī pazemība noliekties, ja? Un arī par tavu dzīvi, tas ir tieši tas pats, un kā es saku šajā teikumā, ka es negribu nevienu vilkt pie sevis. Es tāpēc nevaru teikt, ka es ļoti vērtētu un cienītu un mīlētu lūkšanu ķēdes.
Mēs lūdzam, mēs nostājamies, iestājamies, un es lūdzu pat par naktīm, un es lūdzu par draudzes cilvēkiem, par tiem, kurus man svētais gars paskubina, ja? Bet tās ir tās lietas, kad es katru šo mācību, ko es mācu, ko es nesu tev, vai ne, kurš varētu piekrist, teikt amen, ka es tev virzu pie Jēzus, es tev virzu pie viņa vārda, es tev virzu tuvāk iepazīt vairāk šo personu, svēto garu, nevis pie sevis, ja? Varbūt man arī nav tāpēc tik daudz to laiku, to tūkstošu skatījumu, ja? Bet man tas neinteresē. Man interesē tas, lai Dieva vārds tavā sirdī iekrīt, un vai nu tu izvēlīsies paklausīt, vai tu izvēlēsies nepaklausīt. Un tā jau būs tava atbildība, jo mācītājiem būs cita tiesa. Un arī šodien es gribu parādīt dažas grāmatas. Nezinu, varbūt draudzē vajadzētu kādu grāmatas kapu, kuras varētu aizmugurē turēt, ja? Viena no šīm grāmatiņām viņā, ja? Ja mēs nezinām, kas ir patiesība, mēs ātri vien tiksim izrauti no Dieva vārda pilnuma, ja? Un tu pazaudēsi savu identitāti, kas tu esi Kristū. Paliksi vienmēr ar upura mentalitāti, ar cietēju vai nabaks, vai nekam nevajadzīgs, vai ne, un tā ir grāmatiņa viņā. Un es ko vēl ieteiktu, ko es šodien gribu ieteikt, un es gribu arī runāt, ka ticīgā autoritāte, ticīgā vara, Jēzus vārds, ko es šodien pieskaršos, ja, tās grāmatas tu pie manis var iegādāt, nopirkt par pašizmaksu. Vēl, ja tu esi vīrietis, un varbūt tev kāds vīrietis zināms, tu vari iegādāties šo Stipri vīri grūtos laikos. Tās ir brīnišķīgas lietas, ko tu vari mācīt, ja, mācīties pats un uzdāvināt uz svētkiem. Šampūna vietā vai šokolādes vietā brīnišķīgu grāmatu, ja? Jeb arī pārējiem augoša ticība. Un šodien arī es runāšu par iztēli drusciņu, par iztēli cilvēku potenciāli apslāpēto spēku. Veikalā viņi ir pie 3 eiro, man viņi ir pa pašizmaksu, ja? Tāpēc tev ir jāzina kādas lietas, ja? Jāiet tajā patiesībā. Jo tad mēs iziesim no šīs autoritātes pozīcijas. Tamdēļ Dieva dēls ir nācis, lai viņš iznīcinātu velna darbus. Un ja mēs neizvēlamies paklausīt, kā es arī vakar teicu šo rakstūlīt, tad mēs paliekam, ja, sakāvis pozīcijā. Un Jēzus brīnišķīgi saka, Lūkas evaņģēlija 8. nodaļa 44. Jūs esat no sava tēva velna, un jums gribas piepildīt sava tēva kārības. Viņš no paša sākuma ir bijis slepkava un nestāv patiesībā, jo patiesības nav viņā. Melus runādams, viņš runā pēc savas dabas, jo viņš ir melu tēvs, jā, viņš ir melis un melu tēvs, bet tad, kad mēs zinām, kad Jēzus Kristus ir samaksājis un devis mums savu rakstīto vārdu, jā, instrukciju, Dieva vārdu, tad Dieva vārdā ir skaidri teikts, redziet, es jums esmu devis spēku, autoritāti, varu, tas ir teikts Lūkas evaņģēlijas 10. nodaļa, 19. pantā, es jums esmu devis spēku, varu, ja, autoritāti, ka varat staigāt pāri čūskām, pāri skorpioniem un pāri katram ienaidnieka spēkam, un jums tas nenieka nekaitēs. Tas ir Dieva vārda apsolījums, un tāpēc vienīgā ienaidnieka cerība ir, viņš vēlas dabūt veselas cilvēkus ellē, ja? Bet ja viņam neizdodas, un ja ir tie, kas nes šo evaņģēliju, sludina vēsti, ir šī liecinieki darbā par Kristu, ja? Kolektīvos, ja? Rados, ja? Kas nekaunās būt lieciniekam, ja? Kaut, tas nav par to, ka tu esi mācītājs vai kas, bet ka tu nekaunies būt liecinieks, ja? Bet ja ienaidniekam tevi izdodas apstādināt, tad tā otra lieta, viņš tevi gribēs noturēt tādā garīgā neziņā. Garīgā neziņā. Tā ir viņa taktika, ja? Viens no lielākajiem cīņas ieročiem, ja? Un tāpēc arī ienaidnieks tik bieži ir attēlots Holivudas filmās, ka viņš ir nezinu kāds spēcīgais, ja, ka tur cilvēki krīt gar zemi, cilvēki staigā pa sienām, cilvēkiem dēmoni iziet laukā, ja, ka cilvēki tiek pārņemti nezinu kādās manifestācijās, ienaidnieka. Tas ir pasaulīgais portrets. Tas ir tas ienaidnieka skatījums, kā viņš sevi zīmē, kā viņš sevi attēlo, ka viņš ir tas visu varenais un visu spēcīgais. Bet ja tu zini, ka Dieva dēls ir nācis, lai iznīcinātu velna darbus,
ko saka Bībele, ka Dievs ir sūtījis savu visdārgāko, vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam ticētu, iemantot šo mūžīgo dzīvību. Līdz ar to tu esi izrauts laukā no šīs lāstavaras, no šīs garīgās tumsas, no šīs neziņas, no šīs remdenības, arī no reliģijas. Un tāpēc beigās būs tas mazais bonusiņš, ko es vēl tev teikšu no Dieva vārda, kā viņš vēl tevi nosauc. Kas tu esi? Ja? Tu esi viņa acuzīlīte, tu esi viņa meistardarbs, tu esi viņa radījums, tu esi radība, tu esi radīts. Dievs tevi ir radījis, ja? Sātans nav radītājs, Sātans ir radīta būtne, ja? Un tad, kad mēs zinām, kad, kā es saku, ka es pirmie teicu raksturvietā Lūkas 10:19, ka viņš tev ir devis visu spēku, visu varu, visu autoritāti, iet pāri šķēršļiem, pāri situācijām, pāri grūtībām, ja? Bet tu nevari iet tukšā, ja? Ka tev nav Dieva vārds tevī. Un galvenais, ka tu neesi jaunpiedzimis. Un vēlreiz es varu parādīt šo grāmatu mantojumu ticīgā vara, ja? kas ir tik brīnišķīgi Hēgena grāmata un lielā grāmata, kur viņš stāsta, ja? Kas ir vara, un otra, kur man pašreiz nav grāmata galdā, ir Jēzus vārds, ko varētu teikt Kristus draudze, ja? Ir pilnīgi pat palaidusi garām, ka mēs pat nezinām īsti. Un mums katram ir jāmācās, ieskaitot mani pašu, ja jāiet tālāk, kāda vispār ir vara Jēzus vārdā. Jo sestdien mums būs Bībeles skola Ventspilī, un es tieši runāšu, un arī Rīgā Bībeles institūtā, ka es mācīju tās 8 dienas, bet tur bija brīvdiena viena un tā, par šo lūkšanu, ja, kur Jāņa evaņģēlijā, kur tieši Jēzus saka, jūs lūksiet tēvu manā vārdā, Jēzus vārdā, kāds vispār ir apslēptais spēks šajā Jēzus vārdā, no kā Sātans bēg. Jo jaunā derībā Dieva vārds saka, ka nav nevienā citā pestīšanas, nav nevienā citā glābšanas, kā tikai Jēzus vārdā, kas ir augstākais vārds pār zemi, pār debesīm, un viņa vārdā, tas ir Jēzus vārdu priekšā, locīsies visi ceļi, gan uz zemes, gan pazemē, gan debesīs. Pazemē tas ir Sātana spēki, kas grib iespaidot tavu dzīvi, tavu bērnu dzīvi un tavu mazbērnu dzīvi. Un tāpēc mums ir kā ticīgajiem, kā kristiešiem, mums ir jāmācās, saki Dieva vārds. Un jo tu vairāk mācīsies, jo tu sapratīsi, ka tu mazāk zini. Bet grāmatu lasīšana, tas ir ļoti svarīgi aiz tā, ka tu sāc lasīt iesākumā jauno derību, ja? Un visu, ja? Tā kā, lai Dievs tev bagātīgi svētī, tu, kas skaties, ka tu vari uzrakstīt, no kurienes tu esi, skatos Solvita un Mārtiņš ir, un vēl kādu, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Tāpēc, ka šī vara ir iznīcināta. Un es šodien gribu runāt, turpināt, ko es vakar runāju, ja kāds raksta to rakstuvietiņu, ļoti labi, paldies, 2. ķēniņa grāmatā, ja? Bet to mēs vēlāk paskatīsimies. 2. ķēniņa grāmatā, 13. nodaļa, 14. pāns. Ar to es vakar pabeidzu, ar to es šodien turpināšu, un mēs iesim tur līdz 18. pantam. Bet es tagad gribu tev tādu ievadu, tādu apetaizeri, vai ne? Tādu, lai tu to pirmo solīti tagad sazini, jo varbūt kādi, kas skatās pirmo reizi un nav bijuši vakardienas tiešraidē, bet tu noskaties arī vakardienas. Un tāpēc, kā Dieva vārdā teica Korintiešu vēstulē, kurā tur ir teikts, bet tagad izgāja no galvas, kad šis pasaules dievs, šis Sātans ir apstulbojis neticīgo sirdis, ka viņiem nespīd šis Kristus evaņģēlijs. Es tūlīt pateikšu, ja tas ir ļoti būtiski arī zināt to rakstu vietu. Kad šis pasaules dievs, un viņš ir dievs tikai, ja, tā ir 2. Korintiešu 4. vēstule, ja, kur ir tieši teikts, ka šīs pasaules dievs ir apstulbījis neticīgo sirdi, ja, un tas ir tas, kad Sātans nevalda par pasauli. Viņš valda par cilvēkiem, kas noliedz Jēzus Kristus upuri. Un tā ir lielākā daļa, un draudzes atbildība, ko baznīcas nedara, ja, viņas nenes Kristus evaņģēliju, nenes Kristus vēsti, glābjošo vēsti, nevis cilvēks nosodot uz ielām, bet nesot šo mīlestību, šo glābšanu, šo salīdzināšanas kalpošanu, kas ir uzticēta tik vienam, katram ticīgajam, vai ne?
Un tad, kad mēs piedzimstam no augšienes, mēs iemantojam šo glābšanu, un Svētais Gars sāk mūs pārliecināt, rādīt, mācīt, mūsu labās lietas uzslavējot, un arī kļūdas, vai ne? Un Dievs vienmēr atceries, viņš nekad tev negribēs nosodīt. Viņš tev nekad negribēs bāzt, kā saka, es kā vakar dievkalpojumā teicu, kā kaķi, ja, tajos kakās, ja, bet tā ir tā reliģija, ja. Tas ir tas ienaidnieks, kas grib norakstīt, ja, tavu dzīvi un atgādināt tikai to, ko tu tur darīji tad un jaunībā un pusmūžā. Tu to darīji, tas ir viss pagājis. Kā Dievvārds saka, ik viens, kurš piesauks tā kunga vārdu, tiks glābts. Un ieaicinot Jēzu, mēs tiekam izrauti no šīs lāsta varas, pārsēdināti Tēva dēla mīļotajā valstībā, saka Bībele. Un arī, ko es šodien vēlāk pieminēšu 1. Pētera vēstulē 2.9, kas tad mēs esam Dievam, jā? Un šis pasaules Dievs apstulbo, jā, neticīgo sirdis. Un tālāk arī brīnišķīgi saka tiem, kam nespīd šis Kristus evaņģēlija gaišums, kas ir šīs Dieva godības attēls, jo mēs nesludinām paši sevi, bet Kristu Jēzu to kungu, ko paši esam, to kungu mēs paši esam jūsu kalpi, ja? Un mēs glabājam šo mantu māla traukos, lai spēka pārpilnība būtu no Dieva, ne no mums. Un tā ir tā Dieva godība. Tas ir tas svaidījums, bet tās ir citas tēmas. Un tāpēc, ka tu zini, ja, kad Sātans ir sakauts un Jēzus izrāva viņam šīs elles atslēgas, ka viņš nogāja 3 dienas pazemē un ellē. Un brīnišķīgi ebreju vēstulē ir teikts, 2. nodaļa 14, ebrejiem 2.14, bet tā kā bērniem ir asinis un miesa, tad arī viņš tāpat to ir pieņēmis, lai ar nāvi iznīcinātu to, kam nāvis vara, tas ir velnu, tā kā Jēzus ir iznīcinājis, un tev nevajag palikt garīgajā neziņā, ja? Tu vecs, nevarīgs, nespēcīgs, nekas, tu spēsi Dieva spēkā lielas lietas. Un tad, kad ienaidniekam neizdodas, tad tās viltus bailes, tu baidies, viltus bailes, jā, bet Dievvārds arī saka 1. Pētera 5.8, jā, esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi, jo jūsu pretinieks staigā apkārt kā lauva, rūgdams un meklē, kuru viņš varētu aprīt, jā, un tas ir 1. Pētera 5.8, tā kā ienaidnieks, viņš nav lauva, bet viņš ir tā kā lauva, kurš staigā apkārt un mēģina aprīt. Un pirmais ir, ka viņš runā mūsu prātā, ja? Un tāpēc tev ir jāzina, ka ienaidnieks nav lauva, viņa spēks ir neutralizēts, bet viņš darbojas nepaklausības bērnos, ja? Kas sevi nav veltījuši Jēzum, kas vispār nezina kādas lietas, ja? Un tāpēc ir pienācis laiks, es ticu, tavā dzīvē noraut ienaidniekam šo masku, ka tu ej šajā pretuzbrukumā, un tu ej pretuzbrukumā ar Dieva vārdu, ka tu lasi šo jauno derību, vai tu klausies kāds audio bībeli, ja? Savā valodā vai kādā citā valodā, ja? Un tu ļauj svētajam gariem darīt dzīvu savu vārdu, ja? Un tu zini, ka ienaidniekam nav spēka, viņam nav varas, un viņš tevi nevar aprīt kā Dieva bērnu. Viņš tev nevar pietuvoties kā Dieva bērnam, bet tāpēc tev ir jāmācās Dieva vārda principi, Dieva vārda likumi, ja? Un vēl kas ir brīnišķīgi teikts Lūkas evaņģēlijā 4. nodaļā 6 līdz 7, Lūkas 4 no 6 līdz 7, kur Sātans sacīja Jēzum, kad viņš viņu kārdināja tuksnesī. Es tev došu visu šo varas pilnību un šo godību, jo tā mani nodota, un kam es gribu, tam es to varu dot. Ja tu mani pielūgsi, tad viss būs tavs. Bet Jēzus zināja, ka Sātans ir melis. Pat tuksnesī Jēzus kārdināts tika, un Sātans meloja. Tu šodien saņem atklāsmi, es pilnīgi ticu un redzu, ka tu saņem savā dzīvē atklāsmi. Tā es tiku izvesta no onkoloģijas dziedināta. Tā man, kad ārsti teica, ka viņi man beigās noņems kāju nost, jā, neskaitot, ka seju man gribēja pārgriezt un sagriezt
kuru tur to vajag un tā tālāk. Tās ir citas stāsti, ja. Un lai kādas dažādas lietas bija, ja, tad, kad ticības spēkā varēja atteikties no paralīzes, saņemt dziedināšanu mugurai, ja, 20 gadus atpakaļ, ja. Tās ir lietas, kur Sātans melo, bet tu stāvi pretī ar dzīvo Dieva vārdu. Un tad, kad tu ej pie ārsta un lieto zāles pa priekšu, ej pie Dieva, atrod Dieva kalpu, kurš var aizlūgt, kurš var ticēt par dziedināšanu. Jo to šodien es arī gribu pieskarties. Un varbūt es tev tagad pateikšu, skatos pulkstenī, kad Jēkaba vēstulē 5.16, jo tā kā mēs apskatīsim šodien to otrā ķēniņa grāmatu 13. nodaļu, ja, tur kādas bija slāpes Joasam, ja, ka viņš gāja pie pravieša Eliseja, kā viņš pazemojās, ja, un tur arī ir pieminēts, un es gribu pieskarties pie tajā konspektā par Pēteri. Pēteris noliedza Jēzu 3 reizes. Pēteris noliedza Jēzu 3 reizes. Kā gailis nodziedāja, Pēteris noliedza Jēzu. Bet klausies uzmanīgi. Pirmā lieta, ko es tev šodien teicu, kā tu saņemsi atklāsmi, tev ir jāzina tas, ka pat Jēzus tika kārdināts tuksnesī un Sātans viņam meloja. Un tāpēc Jēzus zināja, ko es tikko lasu Lūkas evaņģēlijā, 4. nodaļu 6-7, kur Sātans saka, jo, ja tu mani pielūgsi, tad viss būs tavs. Jēzus zināja, ka Sātans ir melis un ka Dievs nekad nav uzticējis Sātanam varu virs zemes. Un viņš to nekad tam nedos, tāpēc, ka Jēzus Kristus upuris ir samaksāts, pilnvērtīgs, bez bezvainīgām jēra asinīm, ja, šķīstajām asinīm. Mēs dzīvojam jaunajā derībā. Un tāpēc, ka tu uzklausi šo Dievu pravietisko balsi attiecībā uz šo svarīgo garīgo patiesību, ka Sātans ir melis, viņā nav patiesības, bet viņš apstulbo neticīgo sirdis, viņš apstulbo cilvēkus, kas izvēlās dzīvot pasaules ceļus, piedāvā visādas lietas. Es negribu runāt par politiku, negribu runāt par valsti, bet es ļoti, ļoti priecājos, ka mums ir brīvā valsts, kad kādi samaksāja ar savām dzīvībām 107 gada dienu Latvijai, bet es priecājos par to, ka mēs draudzē lūdzam par Latviju, mēs lūdzam par valdību, un mēs lūdzam, lai evaņģēlijs varētu izskanēt, lai Kristus vēsts gaisma varētu iet plašumā. Un tāpēc rītdien, es zinu, kur es paliku, paldies Svētais Gars, un tāpēc rītdien mēs dodamies 21. uz aizputi. 10. kaut kur izbrauksim no Ventspils pēc 10. un kaut kur, 8 vai cikos būsim Ventspilī, jā. Un mēs dosimies nes Kristus evaņģēliju. Un tad 29. ir šis pasākums, evaņģelizācijas pasākums Ventspilī, kur tu vari pieslēgties, ja? Gan ar lūkšanām, gan ar finansēm. Mēs ticam, ka 50 cilvēki atnāks un viņi varēs saņemt ne tikai šīs balviņas, kas tur ir dāvanu kartes, kur cilvēkiem draudzē ir jābūt par svētību pilsētā, bet viņi saņems šo lielo balvu. Un 7. datumā ir Anses kultūras namā. Pirmo reizi mēs kā draudze jau 5 gadu jubilejā pilnajā sāksim ieņemt Kurzemes kultūras namus. Un pirmo man Dievs paskubināja 7. decembrī Ansi. Tā būs svētdiena, un nākošajā gadā visus 12 novada kultūras namus mēs izbrauksim ar Kristus evaņģēliju, ja? Un kāpēc es tev to tagad saku? Es atgriežos atpakaļ pie tā. Tā kā tu vari sēt, tu vari pirmkārt lūgt, tu vari sēt dvēselēs, tu vari sēt, varbūt tev kāds aizputē dzīvo, varbūt tev kāds Ansē dzīvo, varbūt mēs Liepājā būsim decembrī, ja? Varbūt kā tavu tuvie un mīļie dzīvo, ka tu vari sēt finanses, tieši finanses, lai būtu degviela, lai būtu strādniekam tā kafijas krūzīte un saslēgties ar Iveru Ventspils kalpošanu dvēseļu glābšanai, ja? Bet tagad atgriežamies pie tā, kur es paliku. Un tāpēc Sātans ir melis, ja? Un redz, kur vēl viena rakstuvieta, ko es tev vēl gribu pateikt, pirms es gribu runāt par Pēteri drusciņā. Ja? Efeziešu vēstulē 1. nodaļā no 19 līdz 23, kur skaidri Dieva vārds saka, Efeziešu vēstulē 1. nodaļā no 19. panta līdz 23. Redzi, ko
kungs saka, Dieva vārds to saka, cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem, darbodamies tādā pašā vispēcības varenībā, kādu viņš ir parādījis Kristū pie krusta. Tas nozīmē, to uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs, augstāk par ikvienu valdību. Efeziešu vēstulē teica, ka mēs stāvam pretī ar cīņas ieročiem, tālāk 6. nodaļā 10. To es tur vakar drusku pieskāros, jā. Mēs stāvam pretī, pret valdībām, pret varām, pret tumsas spēkiem. Mēs stāvam pretī, bet ne jau plikām rokām, ne jau kailām rokām, bet ar dzīvo Dieva vārdu, ar dzīvo Dieva vārdu, ar dzīvo Dieva vārdu, ko tu izrunā no savas mutes, savā grūtību mirklī, savā smagumā, vai pašam uzbrukumu, vai par bērniem, bet tu neraudi un tu nekurni, bet tu pasludini un pasaki, es kalpošu tam kungam, es esmu dziedināta, es esmu svētīta, es neesmu nabags, es aizdošu Kristus Dieva draudzes darbam, mani bērni būs svētīti, maniem bērniem būs labas ģimenes, labas sievas, labi vīri, aleluja, aleluja! Tas ir tas, ka mēs stāvam ar šiem cīņas ieročiem pretī. Un es varbūt pateikšu tev mazu liecību, bet es zinu, ka es paliku pie Pētera. Vai tu kaut ko iegūsti šeit, jā? Un paldies, ka tu skaties un pieraksti, no kurienes tu esi, vai uzraksti man kāds jautājums personīgi vai kā. Ir tas, ka nedēļa apakaļ vairāk es runāju ar savu dēlu un es ticu par viņu, par viņa ģimeni, viņš ir svētīts un man mazbērni ir svētīti. Ienaidnieks ir daudz gribējis pūlēties, iznīcināt viņu ģimeni, viņu laulību, bet es ieslēdzos, es ticu Dievu vārdam, ka viņš saka, es un mans nams kalpos tam kungam. Un tajā sarunā ar dēlu viņš vienkārši izteica, gan jau maniem bērniem būs tur, labas sievas, jā. Es teicu, jā, taviem bērniem būs sievas, kas mīlēs Jēzu, vairāk nekā viņi. Amen! Es pateicu Dievu vārdu, ka viņiem būs brīnišķīgas sievas, kas būs ticīgas, kas būs slāpstošas, vai ne? Tu to vari paņemt un runāt par saviem bērniem. Tā kā tā. Un tagad lasam tālāk. Augstāk par ikvienu valdību, tā kā viņa spēka mērs ir lielāks, augstāks, spēcīgāks par ikvienu valdību, par varu, spēku, kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai nu šī laikā vai nākamajā. Un visu viņš, Dievs, tas nozīmē, ir nolicis zem Jēzus kājām, bet Jēzu pašu pāri visam ir iecēlis par galvu draudzei, kas ir viņa miesa, pilnība, kas visu piepilda, un miesa mēs esam. Mēs esam šī Kristus miesa, un tāpēc ienaidniekam ir vara tik daudz, cik tu viņam dod, jā. Un tāpēc Dievs tev ir devis visu spēku, ja, visu, kas ir tavā iekšienē. Un viss spēks ir ielikts tavā iekšienē, tavās rokās, un Sātans atrodas kur? Zem Jēzus un zem tavām kājām, ja. Un tas ir tik brīnišķīgi. Vēl viena raksturvieta, lai tu zinātu, ka Sātanam nav tiesības un ka viņš nevalda tavā dzīvē. Tikai, ja tu labprātīgi viņam atver durvis, ja. Un tas ir Lūkas evaņģēlijas 11. nodaļa, Lūkas evaņģēlijas 11. nodaļa 21 līdz 22, kur Jēzus saka par Sātana varu, ko viņš saka. Kad stiprais apbruņojies sargā savu pili, viņa īpašums paliek mierā, bet kad kāds par viņu stiprāks nāk un to uzvar, tad tas paņem viņa bruņas, uz kurām tas paļāvās, un izdala viņam atņemto laupījumu. Tā kā Jēzus salīdzina Sātanu ar to stipro vīru, ja, kas apsargā pili. Tu šodien saņem spēcīgu atklāsmi. Bet kopš Ādama un Ievas laikiem līdz Jēzus pirmajai dzimšanai, līdz pat Jēzus pirmajai atnākšanai, Sātans bija šis stiprais vīrs, kas turēja cilvēkus savā varā, jo tie atradās sasaistīti grēka važās, grēka smagumā. Bet tagad, sakopā ar mani, ir atnācis kāds, kas par viņu
Sātanu ir stiprāks un to uzvarēja, vai tu vari teikt, aleluja, kad Sātans ir uzvarēts, jā, un tāpēc Jāņa evaņģēlijā 12. nodaļā 31. pantā, kur Dievvvārds saka, jā, kad tagad ir šīs pasaules tiesas stunda, šīs pasaules valdnieks tagad tiks izstumts ārā, jā, un šeit Jēzus parāda, kad Sātana vara ir salausta, ka Jēzus ir atņēmis viņam bruņas, jā, atņēmis to laupījumu, mēs bijām viņa laupījums, mēs bijām tie, kas bija paredzēti doties uz elli, mēs bijām Sātana īpašums, bet šodien tu esi Dieva īpašums, tu esi Dieva bērns, jā, un viņš sasēja to Sātanu un izzina ārā no viņa pils, un kad Jēzus gatavojās atdot savu dzīvību, jā, cilvēku atpirkšanas dēļ, tad arī viņš pateica to, ka šīs pasaules stunda nāk, ja, un šīs pasaules valdnieks tagad tiks izstumts ārā. Un šodien es tev gribu teikt, ka par tavu pilsētu, par mūsu tautu, ja, un mūsu tautai mums ir nākotne, bet tā būs atkarīga no tā, cik Kristus miesa, cik Kristus draudze virzīsies, ja, ies paklausībā Dieva vārdam, cik nodosies, bet to, ka Sātans ir melis, tas ir fakts, un Dieva godība, Dieva spēks ir dots tev, kā ticīgajam, ja? Un tāpēc vēlreiz, ka tu vari pielietot Jēzus vārdu, kur ir ļoti brīnišķīgs, ļoti vieglas nodaļiņas, un arī šo grāmatu ticīgā vara, ja tev ir mājās, tev viņu vajag, ja? Viņa ir ļoti vienkārša. Aleluja, ļoti vieglā valodā uzrakstīt, ļoti saprotam. Un tāpēc tu šodien vari pilnīgi skaidri teikt, ka Svētais Gars, tu man esi vajadzīgs, ja? Tu esi man dārgs, tu man esi viss, kas man ir vajadzīgs, un tā ir Svētā Gara klātbūtne. Vai tu vari teikt amen? Un tagad, skatoties 2. ķēniņu grāmatā, jo rītdien mums nebūs tiešraidē, es ielikšu tāpēc šito drusciņu garāku, bet, es tūlītās, es ticu, ka Svētais Gars man palīdzēs, bet es gribu vēl par to Pēteri, ja? Un tagad Pēteris, ja, kļūdījās, noliedza 3 reizes Jēzu. Viņš noliedza. Bet pie pēdējā nolieguma, kad viņš dzirdēja, kad pēdējo reizi nodziedāja gailis, bija kaut kas tāds, kas viņu sakustināja. Bija kaut kas tāds, kas viņam atgādināja par to, kas viņam ir jādara tālāk, ka viņam ir jāiet šis paklausības ceļš, ka viņam ir jānožēlo grēki, ja? Un katru reizi, ja, arī Pēterim bija ticība vāja, ja? Tāpēc viņš noliedza Jēzu. Arī par dziedināšanu, kad tu stāvi ticībā, ka tu, kā es pirmīt teicu, meklē Dievu kalpu, meklē Dievu vārdu, meklē aizlūgšanu, dodies pie ārsta, dari visu, kas ir saskaņā ar tavu ticību, ja? Tas nav, ka tu nevari iet pie ārsta, bet tāpēc arī Jākaba vēstulē 5. nodaļā 16 ir teikts, ja, ka daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, ja, darbodamies tās spēkā, ja, un arī ir teikts, ka izsūdziet citam grēkus, aiciniet draudzes vecējus, lai viņi svaida jūs ar eļļu. Tā kā tas nav par to, lai Sātans nedomā tavā dzīvē tevi apstādināt un teikt, tev nav ticība. Nekas, mēs šodien ceļamies augšā. Un tā kā es vakardien runāju no 2. ķēniņu vēstules, ja? 2. ķēniņu vēstule, 13. nodaļa. Un es jau vakar noskaitīju tos punktus, ja? Pa kādus mēs šodien varētu pieskarties, vai tu vari teikt amen. Un lai mēs varētu dzīvot šajā uzvarē. Un tas ir tas, kā es vakardien teicu, ja? Paldies tev, kungs, ka ķēniņš Joās, viņš gāja pie Elisas, ja? Tas bija 14. pantā, Un kad Elisa sasirga ar slimību, ar kuru tas arī nomira, tad nāca lejā Joās, Izraēla ķēniņš, lai viņu apraudzītu, un viņš raudāja tā priekšā, mans tēvs, Izraēla rati un jātnieki. Un Elisa tam sacīja, atnes loku un bultas, un tad viņš tam atnesa gan loku un bultas. Un tad viņš sacīja Izraēla bērniem, uzvelc loku ar savu roku, ja? Kad viņš to izdarīja, tad Elisa uzlika savu roku uz ķēniņa rokas. Un tā tālāk, ja. Bet es vakardien tev gribēju teikt to, ka tagad kādas lietas bija tie pirmie punkti, ja. Kāpēc Joās nāca pie Elisa, ja. Joāsam bija vajadzība. Joāsam nāca
Viņam vajadzēja padomu, viņam vajadzēja Dieva spēku, viņam vajadzēja Dieva gudrību, ja? Un tāpēc Joas, ja, kad viņš kļuva par ķēniņu, viņš arī vēl bija jauns. Un viņš gāja pie pravieša un lūdza šo palīdzību, jo viņš bija izmisis. Tā kā pirmais, tu savā dzīvē lūdz palīdzību. Lūdz palīdzību. Jā, tas ir pirmais, lai tu uzvarētu, viens no pirmākiem soļiem, jā. Beigās es rezumēšu tos 3 punktus, kas ir paši tā kā svarīgākie, bet šis pirmais, ka tu lūdz palīdzību, ir tas, ka tu sevi pasargā gan no vilšanās, gan no mazdūšības, gan no mazvērtības, gan no depresijas, kas var pietuvēties, jā, ir, ka tu bez kurnēšanas pats atzīsti savu vajadzību, ja? Atzīsti savu vajadzību. Un tāpēc, ja šodien cilvēkiem, kā Dieva kalpi saka, ja, kādās denominācijās vai harizmātiskās vai arī pentakostālās, ir tas, kad viņi uzskata, mēs jau visu zinām, ja mums jau vairāk nav jāmācās, ka viņi ir visu jau sasnieguši, jau kaut kādu pilnumu, ja. Tās nozīmē, ka cilvēki, kristieši, ir ļoti augstās domās par sevi. Un varbūt arī tu esi ļoti augstās domās, kas skaties. Bet Joasam bija izmisums, ķēniņam Joasam bija izmisums, un viņš nāca un raudāja Elises priekšā, pravieša, ja. Un bieži vien, tas ir tas otrais punkts, tas ir tas lepnums, tā ir tā lepnība, tā ir vislielākā barjera, ja, kas traucē to, lai tu saņemtu palīdzību. Gan to es sestdien mācīšu Bībeles skolā par lūkšanas kambara noslēpumu, par ieguvumiem, ja, kad tu esi lūkšanas kambarī, viens pats ar to kungu, saplānojot laiku, kad vai vīrs ir darbā, vai sieva darbā, ja tevi laulātais, ja, vai vienalga kādā veidā, ka tu saplāno konkrēti savu laiku, ja, ka tu vari būt kopā tik ar Dievu un Svēto garu, ja. Un tad tālāk, protams, draudzē ir cilvēki, mācītājs nav Dievs, mācītājs nav tas, kas visu vada, jā, bet ir lietas, ja, ka tu ej vai tu ej pie mācītāja vai pie kāda cita draudzē nobrieduša kristieša, jā, bet, kā es vienmēr saku, ne jau pie tiem, kas staigā laimi meklē, jā, kas paši ir kurnēšanas pilni un kurnē, kad viņiem neiedod mācītājs aicinājumu, neiedod kalpošanu, jā. Labāk no tādiem izvairies, ja, tu vienkārši indi saņemsi savā garā, tu tiks pats saindēts, ja. Tās arī dzīves atslēgas, ko es tev mācu, kur es esmu pati kaut kur kritusi, un kāpēc arī tev ir svarīgi būt tajā draudzē, kur tu esi? Tāpēc, ka draudze iestāsies par tevi, draudze lūgs par tevi, ja, draudze arī atbalstīs grūtībās, ja, un vēlns saks, tev čukstēs, tev jau nevajag, tev pašam trūkst ticības, tev trūkst gudrības, nē. Bieži kristiešiem trūkst šīs pazemības, ja? Un tāpēc tā ir tā lepnība, ja? Lepnība ir 2. punkts, kur ienaidnieks bieži mūs var apturēt. Un es vakar arī teicu dievkalpojumā, kā lepnība izpaudīsies. Tie būs 2 veidi. Vai tas izpaudīsies tādā veidā, ka tu vai mājās, ja darbā, bet konkrēti varbūt draudzē, tu sāksi uzvesties tā ļoti dīvaini, ja? Tā savādāk, ja? Kad cilvēki varbūt var tikt ievainoti vai sāpināti vai kādā veidā, vai arī to, kad Dievs atklās Dieva kalpam, ja? Kad nav kaut kas ar to cilvēku kārtībā. Tā kā 2 veidi ir, ja? Kā saka, vai Dievs var atklāt Dieva kalpam par to cilvēku, kad viņam ir vajadzīga palīdzība, vai tiešām viņš, tas ticīgais, sāks uzvesties draudzē, tā jocīgi dīvaini, ja, un pamatā cilvēki tiek tad ievainoti un sāpināti, ja, pārējie kristieši, jo tas rada būtībā ķildes un šķelšanos, ja, tāpēc esi pazemīgs, esi tā kunga priekšā, un mēs neviens nesam perfekts, ja, bet mums ir tāpēc ļoti nepieciešams šis kambars, jo draudzē mēs esam, lai mēs viens otram kalpotu. Nākošais ir, ja mēs šīs lietiņas nevērtēsim, ja, neprasīsim palīdzību, ja, pirmkārt pie Dieva, ja, un ja mēs nelocīsim ceļus, būsim saucamie lepni, lūkšanai ir ļoti spēcīgs garīgais likums, kas ir dots vienotības lūkšanai. Mateja evaņģēlijas 18. nodaļa, 19. pants, par vienotības spēka lūkšanu. Tā ir milzīgs spēks, tā ir milzīga autoritāte, tas ir milzīgs Dieva ierocis, ko Dievs mums ir devis, kā ticīgajiem lūgt šo vienošanos lūkšanu, ja? Bet ja mēs neklausam tām lietām, ja? Kad ja lepnība mūs pārņem, ja?
jeb cilvēki kaunās atzīt, ka viņiem ir alkohols problēmas, vai narkotikas, vai iekāre, vai rakstura temperaments, ja? Tas nozīmē, ka, tiks traucētas, tava izlaušanās var tikt traucēta, tava brīvība varētu tikt traucēta, ja? Un tāpēc neļauj apslāpēt Dieva spēku savā dzīvē, jo līdz ar to, kas atraisīsies, atkal, kā es pirmīt sākumā pieminēju, ja mēs neesam un neatzīstam savu problēmu, un ja mēs nelūdzam šo palīdzību, Sātāns atraisa šo vilšanos, šo upura domāšanu, šo mazdūšību, un tālāk tas atraisa nomāktību, depresiju, kas var ievest, stresu, spiedienu. Priekš kam tas ir vajadzīgs? Šodien izvēlies Dievu vārdu un mācies Dievu vārdu un vienkārši atzīsti to, Nav grēks kļūdīties, grēks ir nedarīt. Grēks ir nepaklausīt, vai ne? Grēks ir tad, kad mēs nekomunicējamies, tad, kad mēs nerunājam lietas, tad, kad mēs neizrunājam lietas. Tas ir grēks, vai ne? Jo tas atraisa ceļu ienaidniekam. Kurš var teikt āmen, Un vienkārši atzīsti to. Un tāpat arī atzīsti, kā es pirmīt jau teicu, es tūlīt pārskriešu tam pāri, Jēkaba 5:16, ka mēs lūdzam draudzes vecajus, lai nāk mums svētā ar eļļu. Mēs atzīstam, ka mēs nestāvam vēl tādā ticībā, kad varbūt, kā saka, par dziedināšanu, vai ne? Tu sauc palīdzību, vai arī kā Pēterim, kad Gailis nodziedāja 3. reizi. Viņš saprata, ka viņam ir kaut kas jādara, viņam ir jāatgriež, viņam ir jānožēlo grēki. Un tas pats bija iespējams arī Jūdam, bet tikai viņš nenožēloja. Viņš bija lepns. Un es ticu pilnīgi tam, ja Jūda nožēlotu, lūgtu Jēzum piedošanu, Jēzus viņam piedotu. Vai tu vari teikt amen? Piedotu, Piedotu, jo viņš pie krusta piedeva arī diviem. Divi bija pie krusta, vienam viņš piedeva, otrs aizgāja uz elli. Un tāpēc izdari šo lēmumu. Pēterim šis 3. Gailis bija kā atgādinājums, ka nodziedāja. Kādu tev vajag atgādinājumu, lai tu atgrieztos pie dzīvā Dieva, lai tu atgrieztos Dieva draudzē, lai tu satvertu Dievu vārdu mācību? Kāds tev ir vajadzīgs atgādinājums? Vai nelaime, vai slimības, vai Sātana uzbrukumi? Jeb tu labprātīgi izvēlies un saki, kungs, man vajag tavu palīdzību, Un tālāk ir tas punkts, ka tu rīkojies, ka tu sāc rīkoties, jo vilšanās, mazdūšība, izmisums, tukšums, depresija, salīdzināšanās, sāncensība, tā paralizēs tavu ticību. Tu varbūt skaļi sauksi, tu varbūt pat būsi liels devējs draudzē, varbūt pat tev biznesa būs, varbūt vienalga tu dziedās vai dejos tam kungam, bet kā būs ar svaidījumu, Vai Dieva labvēlība tam būs pāri, Un tāpēc atceries, ka šīs lietas ir visas no ienaidnieka, lai tevi apstādinātu, lai apstādinātu to aicinājumu, to potenci, kas ir tevī, vai tu vari teikt amen, un tāpēc tev ir jāiet tālāk un jāceļās augšā, jo ticība ir vienmēr rīcība, saka, ticība ir rīcība, Nākošais punkts ir seko norādījumiem, un rekur tālāk, ka mēs lasījām 2. ķēniņa vēstulē, 13. nodaļā, 14, 16, tur bija norādījumi, jau ko es pirmīt izlasīju, Un kas tad bija šie norādījumi? Joas atnāca pie pravieša Elīsas prasīt palīdzību. Viņš bija ķēniņš, viņš bija jauns, to tu vari izlasīt 2. nodaļā, ķēniņa 2. grāmatā, bet mēs skatāmies tagad 13. nodaļu. Viņš bija jauns, viņam bija vajadzīga palīdzība. Viņš pazemojies Elisas priekšā, un Elisa pat slims bija, bet tā kā viņš spiedās tajā iekšā, un Elisa deva rīkojumus, norādījumus, sekot norādījumiem, ko saka Dieva vārds, Un tāpēc, ka sīriešu armija gatavojās piekaut Izraēla armiju, un tāpēc Joas zemojās Dievu priekšā, Un mums šodien nav sīriešu armija, bet mums ir lietas, ka mums ir jābūt modrīgiem, vai ne? Un mēs dzīvojam pēdējos laikos, un laiki nav tik patīkami, bet tas kungs ir
ar mums. Un tāpēc Jos paklausīja un rīkojās saskaņā ar Dieva vārdu, kas nāca caur pravieti Elisu, jā. Un tāpēc arī, kas tad bija pirmais, varētu teikt, apakšpunkts, tā bija paklausība, kur viņam ir teikts 15. pantā, kur Elisa saka, ņem loku un bultas, un viņš ņēma loku un bultas, tā kā Jos paklausīja. Viņš paņēma loku un viņš paņēma bultas, jā. Un tad Elisa teica tālāk, jā. Viņš to teica tālāk. Ieliec, kā tur ir tālāk, viņš teica, un viņš ņēma loku un bultas, un viņš sacīja Izraēla ķēniņam, kas bija Jos, tver loku savā rokā, un ķēniņš satvēra, Elisa uzlika savas rokas uz viņa rokām, ja? Un tas ir tas, kad pirmais āpunktiņš, tas bija tā paklausība, un otrs ir tas, ka viņš ielika, ja? Šis ķēniņš, ja? Tver savu roku, un ķēniņš satvēra, un Elisa uzlika savu roku uz viņa rokas, un tāpēc es tev šodien saku, ka tu turpini tālāk virzīties, jā, 17. pantā, un sacīja, atver austrumu logu, un viņš atvēra, tad Elisa sacīja, šauj, un viņš izšāva, Elisa sacīja, tā ir tā kunga glābšanas bultas, kas glābs no Arāmas, jo Afekā tu kausi aramiešus, līdz tie būs pa galam. Un tā kā redzi, tad, kad Jos paklausīja, viņš zināja, kā rīkoties, ja? Jo viņš gāja prasīt padomu. Ja? Pirmkārt, tu virsies pie Dieva, pie svētā gara, un tad tev ir noteikti apkārt kā cilvēku, kuram tu vari lūgt padomu, ja? Nebūt kautrīgs, bet prasīt padomu. Ja? Un tā kā Elisas padoms, ja? Ko viņš saņēma, viņš bija brīnišķīgs. Bet tālāk Dieva vārds šeit brīnišķīgi saka, un Elisa rīkojās tālāk. Tā, kurš tas bija pantiņš, tūlītās 17. pants, ja, tūlītās. Un viņš šāva, ja, 18. Un pēc tam arī viņš sacīja, ņem bultas, un kad viņš bija ņēmis bultas, tad viņš sacīja Izraēla ķēniņam, sita ar tām zemi, un viņš sita 3 reizes un apstājās. Un būtībā 18. pantā sanāca Josam nepaklausīt. Josam ķēniņam bija sava griba. Viņš pirmos soļus visus paklausīja norādījumiem, nu tā kā mums, jā, tieši tāpat kā mums, bet tad viņam jau bija sava ideja. Viņš tikai sita 3 reizes. Pravietis neteica, vai sist 3 reizes, vai sist vairāk. Viņam vajadzēja sist tik ilgi pa to zemi. Šodien mums ir tik ilgi jāiet, jācīnās, jārunā Dieva vārds, kamēr nāk šī uzvara. Un tā uzvara būtu nākusi. Un tad, kad šis pravietis teikt pietiek, nu tad arī Jos būtu apstājies. Bet Jos darīja tā, kā viņš gribēja. Viņš sita šīs 3 reizes, jā. Un tāpēc arī ievēro, ka pravietis uzlika Josam rokas tikai tad, kad viņš bija paklausījis norādījumiem, jā. Un šeit es gribu pieskarties par to, ka šodien daudzi draudzēji vēlās, lai sludinātāji viņiem uzliek rokas, jā, lai aizlūdz par viņiem, bet viņi paši nav neko gatavi darīt. Tas ir kā mēs bieži svaidījam ievietošanu un tā tālāk, jā. Uzlikt rokšu uzlikšana cilvēkiem. Bībele tos iemāca, Bībele to māca, to mēs varam darīt, jā. Bet ir kaut kas mums katram jādara no savas puses. Un arī šis ķēniņš Jos, viņš gāja, viņš paklausīja, viņš lūdz padomu, viņš paņēma visas bultas, viņš paņēma, atvēra šo logu, un tad, kad jau ķēniņš teica sit, jā, tad viņš tikai sita, pravietis teica, sit 3 reizes, sit pa to zemi, jā, tā kā sit pa tiem apstākļiem. Nu tad Jos izdomāja, ka viņš sitīs tikai 3 reizes. Nu tur sanāca tā apstāšanās. Tāpēc arī ir tik svarīgi, kad ticība rīkojās, jā, ticība rīkojās, un ticība vienmēr kaut ko dara. Vienmēr kaut ko dara, un ticība ir tā, kas iet pretuzbrukumā. Saka, ticība ir tā, kas iet pretuzbrukumā. Ticība rīkojās pret apstākļiem. Ja ārsta diagnāze ir vēzis, to saka ārsts, to saka ķermenis, bet Jēzus saka, Jēzus brūcēs jūs esat dziedināti, ka mēs liekam Dievu vārdu iekšā. Tas nozīmē, ka tu dodies pret to visu, jā.
pretienaidnieku. Un šie paši galvenākie 3 punkti, lai tu varētu šajā dzīvē, šajā sezonā satvert Dievu vārdu, saslēgties, lai šis nākošais gads būtu tik spēka pilns tavā dzīvē, tik atbildētu lūgšanu pilns, ir tas pirmais solis, ja kas tev ir jādara. Pirmais ir tas solis, ka tu atzīsti, ka tev ir problēma, ka tev ir vajadzība, ka tev ir vajadzīgs Dievs, ka tev ir vajadzīgs Dieva spēks, ka tu nevari viens mājās, ka tev ir nepieciešama draudze, vai ne? Ka tev ir nepieciešamas brāļu un māsu sadraudzības, tev ir nepieciešams mācīties vairāk Dievu vārdu, būt Bībeles skolā, ja? Jo ar vienu svētdienas apmeklējumu pat nedēļā, ar to ir krietni par maz, lai tu varētu iziet cauri un apģērbties ar Dieva spēku, ja? Būt šis uzvarošais karavīrs pret tiem apstākļiem, pret tām situācijām, kas nāk tavā dzīvē, kas kārdina, ja? Tā kā tas ir pirmais, atzīsti, ka tev ir problēma, ka tev vajag Dievu. Nevis, ka tev tagad mācītājs ir Dievs, bet ka tev vajag Dievu. Otrs ir tas, un, protams, ka Dievs vienmēr ieliek draudzē mācītājus, skolotājus, lai tevi sagatavotu kalpošanas darbam. Tā kā tie ir Dieva trauki. Otrais ir tas, ka tev jāliek sava ticība darbībā. Kā es pirmīt saku, ka tu paklausi tos solīšus, ja? Un trešais ir, ka tu uzbrūc šeit problēmai, ka tu runā uz šo kalnu, ja? Un tas ir brīnišķīgi Dieva vārdā arī teikts, ja? 19. pantā, kur Dievs tālāk saka šajā 2. ķēniņu grāmatas 13. nodaļā, kur mēs beidzām lasīt 18. pantu, nu es vēlreiz nolasīšu 18. arī un 19. Ņem bultas, pravietis teica, un Joas paņēma, un viņš teica Izraēla ķēniņam Joasam, sit pa zemi. Viņš sita 3 reizes un mitējās, apstājās. Un 19. pantā, tad Dieva vīrs sadusmojās uz viņu un sacīja, būtu sitis 5 vai 6 reizes, tad tu būtu Aramu sakāvis pavisam, bet tagad tu sakausu Aramu tikai 3 reizes. Redzi, viņš pa ātru apstājās, un katram mums ir šīs lietas, jā, un tas ir tas, kad Joasa ticība tika pārbaudīta, katrā līmenī, kā es vakar dievkalpojumā teicu, new level, new devil, katram līmenim ir jauns, sātans, vienkārši to var teikt, jaunas viltības, jauni viņa meli tavā galvā, vai tu var teikt amen. Tu nevarēsi, tu vecs, tu nespēsi pareizi. Tā ir, halleluja. Bet tu to neņem galvā, ja? Un arī Joasa ticība tika pārbaudīta. Tā kā viņa ticība tika pārbaudīta un paklausība, un Joas izturēja šos pārbaudījumus, bet tikai 18. pantā viņš padevās, viņš sita 3 reizes. Kāpēc viņš nesita vairāk? Ka viņš negaidīja, ka Dieva pravietis būtu pateicis pietiek, 5 vai 6 reizes. Tāpēc, ka viņš palika remdens, tāpēc, ka viņam trūka neatlaidības, tāpēc, ka viņam trūka šī apņēmšanās, nepadoties, izturēt, iet līdz galam, un tāpēc arī šajā pēdējā pārbaudījumā, kas bija Joasam, viņam neveicās, bet Dieva svētība ir pāri. Un šodien, kad mēs skatāmies šam prototipam, šīs vecās derības grāmatam, mums šodien, kas ir vislielākais kaitēklis, ir mūsu remdena attieksme, jo mums trūks deksmes. Mēs labāk sēdēsim mājās un neko nedarīsim, spēlēsim televizoru vai spēlēsim datorspēles, skatīsimies televizoru. Bet tas nav tas labākais. Un šodien Dievs tevi aicina iet tālāk, nostāties pret šo kalnu, pret šo situāciju, pret šo lāstu, kas mēģina pietuvoties tev kā kristietim. Un ja tu neesi kristietis, tu neesi ieaicinājis Jēzu, mēs beigās ļoti vienkārši varēsim lūgt. Un tad tu turpini, kamēr tu saņem to. Tu turpini, tu apliecini Dievu vārdu, tu nododies, tu sēji, tu runā Dievu vārdu, tu runā uz savu dzīvi un sit ienaidniekam. Sit viņam, man bija viens prediķis, sit viņam to pļauku, sit viņam vaigā, pretī Dieva vārdu kopā ar savu paklausību, vai tu vari teikt amen. Un tāpēc tas arī ir, kad vārda citēšana, tā ir milzīga nozīme, ka tu runā Dievu vārdu, ka tu izrunā par savu dzīvi Dievu vārdu, vai tu vari teikt amen, vai tu vari teikt amen. Un tagad beigās es tev to bonusiņu gribu pateikt, ko es jau šodien teicu, ka tev būs mazs bonusiņš.
Halleluja, halleluja, vai tu šodien kaut ko ieguvi? Bet šodien kaut ko ieguvi, kad Sātanam nav šī vara tavā dzīvē, ka viņam nav autoritāte ne pār tevi, ne pār taviem tuvajiem, ne pār taviem bērniem, jā. Tev ir autoritāte nostāties par Kristus vārdu, būt Kristus lieciniekam, jā, nepadoties un celties augšā. Un katrs mēs pakrītam, katram mums ir kāds vājums, bet tāpēc tu esi draudzē, tāpēc tu esi saslēdzies, tāpēc tu lūdz, tāpēc tu sēji. Un varbūt, ja ir iespējams, var ielikt arī šo draudzes kontu, jā, Vija Peļņa, kur tu vari sēt veselēs. Un lai tu neesi viens, lai tu neesi šis sakautais, vai ne? Un tas bonus ir, kad no 1. Pētera vēstules 5. nodaļas, es kļūdījos, 2. nodaļas, no 9. panta, kas tad tu esi? Kas tad tu esi? Tu esi viņa Dieva īpašums, tu esi viņa acuzīlīt, tu esi viņa meistardarbs, tu esi viņa radījums, lai tu augļotos, lai tu vairotos, lai tu valdītu, lai tu ieņemtu šo zemi, jā? Kas ir 1. Mūzes teikts 21. nodaļā, jā? Bet šajā pantā ir tik brīnišķīgi teikts, lai tas tevi paliek tavā sirdī, jā? Visā šajā nedēļas nogalē. Un kad tu zini, kas tu esi, un viņš saka brīnišķīgi šeit Dieva vārds, tad nu jūs, 9. pantā, 1. apustuļa Pētera 1. vēstule 2. nodaļa un 9. pants. Bet jūs esat izredzēta cilts, redzi, izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, un, protams, arī priesterienes, svēta tauta. Un sakopā ar mani Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Cikārt jūs, kas cikārt, nebijāt tauta, bet tagad Dieva tauta, kas nebijāt apžēloti, bet tagad esat apžēloti, ja? Kad mēs esam glābti. Un tālāk Dieva vārds saka, tāpēc mīļot, es jūs pamācu, ne kā piedzīvotājs, ne kā svešiniekus, jā? Es jūs pamācu kā piedzīvotājs, kā svešinieks, atturēties no miesas kārībām, kas karo pret jūsu dvēseli. Jo mēs šeit uz zemes esam vēstnieki, mēs esam caurgājēji, mums pieder debesu valstība. Dzīvojiet krietni, godīgi pagānu starpā, lai tie, kas jūs aprunā kā ļaundarus, redzētu jūsu labos darbus un pagodinātu Dievu piemeklēšanās dienā. Un piemeklēšanas diena būs satricinājuma diena, ja? Un Dievvārds saka 13. pantā, pakļaujieties ik katrai cilvēku starpā ieceltai kārtībai tā kunga dēļ, gan valdniekiem, kas ir pār visiem, gan pārvaldniekiem, gan tādiem, kas viņa sūtīti, lai sodītu ļaundarus, bet atalgot tos, kas dara labu, jo tāda ir Dieva griba, ka jūs labu darot apklusinātu neprātīgu cilvēku nezināšanu, kā svabadi, nevis tādi, kam svabadība būtu kā ļaunuma apsaks, bet kā Dieva kalpi, būdami brīvi, ja? Un tu esi tas Dieva īpašums. Tu esi, un kā tad tu iedomājies, kāpēc tev varbūt ir tādi uzbrukumi, kāpēc tev varbūt ir tādi ievainojumi, ja? Kāpēc? Tāpēc, ka tu nes sevi iekšā kaut ko vērtīgu. Tu nes sevi šo dievišķo godību, ko es pirmīt pieskāros. Tu nes sevi šajā zemišķajā traukā Dieva spēku, Dieva augšām celšanās svētā gara spēku. Tu nes sevi šo potenci, ja, kuru Dievs tev grib atraisīt, un kur palika man tā grāmatiņa, ka tu vari sazināties un šo iztēli, šo cilvēka potenci apslēptos spēku, ko Dievs tevī ir devis, lai atraisītu tās dāvanas. Tāpēc jau ir tie uzbrukumi pār tavu dzīvi. Tāpēc jau ienaidnieks mēģina pietuvoties, ja. Tas ir tavs potenciāls. Tāpēc, ka tu to nes savā iekšienē, ja, un ienaidnieks darīs visu. Un ja mēs esam Sātana valstības iztukšotāji, ja mēs glābjam kā draudze dvēseles, tad kā tad tu iedomājies, ka ienaidnieks būs mierīgs pret tevi? Viņš gulēs, viņš neko nedarīs, jo viņš staigā apkārt kā rūcoša lauva, bet viņš nevarēs tevi aprīt, ja tu paklausīsi viņa vārdam. Un tāpēc mēs paši, nesot šo Kristus evaņģēliju, ka mēs nesīsim rītdienu aizputē,
šajos divos evaņģelizācijas draudzes pasākumos, ja, ienaidnieks uzbrūk, tā jau ir viņa taktika, bet tu šodien celies augšā, un zin kādā veidā tu celies augšā. Pirmais, ka mēs šodien īsi lūksim Jēzu Kristu savā dzīvē, bet otrs jau, kad tu esi šis kristietis, kā Dievs tevi var svētīt. Tad, kad tu runā Dievu vārdu un nepaliec remdens, nepaliec pievilts, nepaliec viens pats savā mājā, tu tiksi sakauts, tu tiksi iznīcināts, tu tiksi apstādināts, tevī tā dāvana, tevī tā potence, nespējas atraisīties. Tas tiks aprakts, vai tu vari teikt amen, bet tu šodien celies augšā. Un kā tu celies? Kad tu paņem Dievu vārdu, kad tu runā uz savu nākotni, kad tu apliecini Dieva vārdu par savu veselību, kad tu apliecini Dievu vārdu par saviem bērniem, ja tev ir, par saviem mazbērniem, par tuvajiem, kad tu runā uz sevi, kad tu runā uz sevi nākotni, kad tu runā uz sevi Dievu vārdu, tu vari izmantot 5. Mūzes 28. nodaļu, ja? Kad ienaidnieks bēgs, kad tu aizdos tautām, kad tu vari runāt, kungs, paldies, ka tu atver labvēlību, ka tu atver durvis manā dzīves ceļā, ka tu dod cilvēkus, kas mani var sagatavot, kas mani var mācīt. Tas ir tas, ka tu runā Dievu vārdu laukā, tu stāvi pretī tam ienaidnieku uzbrukumam, jo tu esi Dieva īpašums. Kā mēs lasījām 1. Pētera 2. nodaļa 9, tu esi viņa īpašums. Svēta tauta, izradzēta tauta, ķēnišķīgs priesteris un priesteriene, Jēzu Kristu, ar Dievu uzdevumu, ar Dievu aicinājumu, ka ienaidnieks manā dzīvē bēgs pa 7 ceļiem, kad es aizdošu, es pati neaizņemšos, mana abra būs pilna, mani sīklopi vairosies, ja tev ir biznes, tad tas ir tas, ja tev ir bērni, ja tev ir sava dzīve, ja tev tā nekā vairs nav, tici un saslēdzies ar draudzi, kurā ir vīzija, vai tu vari teikt amen, un kur tu vari tikt piecelts un sagatavots kā Dieva valstības strādnieks. Pareizi, tā kā runā uz savu nākotni, runā Dievu vārdu, tu esi viņa īpašums. Neesi paguris tā kā ķēniņš Izraēla Joās pagura, ja, kādā mirklī un nepaklausīja tālākam pravieša Ēlisas padomam, bet viņš daudz paklausīja. Un tāpēc arī tu šodien, ka tu šodien zini, ka Dievs tev tik ļoti mīl, un varbūt tev ir kāds kļūds, varbūt kāds smagumi tavā sirdī, kas tevi nospiež, varbūt kāds grēks. Varbūt tu gribi atgriezties un būt dzīvā Dieva draudzē, bet tev pietrūks drosmes. Tu šodien vari kopā lūgt ar mani šo īso lūgšanu, nožēlot grēkus, bet ne jau pēc tam nožēlot tikai, bet paklausīt, ka tu svētdien dodies uz savu draudzi, ka tu svētdien dodies uz, kā Ancē ir šī grupa, ja, kas ir draudze, ka tu dodies, ka tu esi Ancē, ka tu dodies, arī tu vari nākt uz Ventspili 11. Ja tu esi Ventspils tuvumā un apkaimē, uz atmodas dievkalpojumu, var saņemt dziedināšanu, var saņemt brīvību. Esi vietā, kur ir Dieva spēks, esi vietā, kur ir svētais gars, esi vietā, kur tu vari tikt konfrontēts, esi vietā, kur tev tas Dieva vārds ar to mācītāju sakaitina tevi, izkaitina tevi, sapurina tevi un arī svētī tevi. Aleluja! Ja tu būsi karsts, neviena muša nepietuvosies tavai dzīvei, neviena. Un augusts ir mušu mēnesis, vai ne? Lielo mušu mēnesis. Un kaut vai tu augustā cep gaļu, vai kotlets uz pannas, smaržo viss, un mušas lido, tā tas ir. Bet viņas nekad neuzsēdīsies uz pannas, jo panna ir karsta. Bet ja panna būs remdena, muša uzsēdīsies. Tā kā esi karsts, ja? Un tāpēc varam lūgt kopā šo īso lūgšanu. Paldies, kungs Jēzu, ka tu esi mani glābis. Es tev pateicos, Jēzu. Es tevi lūdzu savā dzīvē. Ienāc manā dzīvē. Es atveru savu sirdi priekš tevis. Es ielaižu tevi savā dzīvē. Atkal no jauna. Un es lūdzu, Jēzu, piedod visus manus grēkus, manu atkrišanu, manas domas, manus plānus, es tos šodien apmainu pret mūžības plāniem. Paldies, svētais gars, ka tu mani piepildi atkal no jauna ar Dievu uguni, ka tu mani kristīji svētajā garā, kā zīmi runāšanu mēlēs. Un es tev pateicos, ka man ir piedots, ka es esmu glābts, kad es esmu Dieva bērns, ka
ka es esmu Dieva īpašums, un es tavā spēkā varēšu piepildīt tavu uzdevumu, tavu aicinājumu savā dzīvē. Man ir piedots, es esmu glābts, jo Jēzus Kristus ir mans kungs un glābējs. Jēzus vārdā. Āmen. Es tevi apsveicu, ja tu lūdzi šo lūgšanu pirmo reizi, vai otro reizi, vai varbūt tu lūdzi nesi kuro reizi, bet pēc šīs lūgšanas, kā es tev šodien mācīju no Dieva vārda, ticība rīkojas, ticība darbojas, neapslāpē to potenciālu. Jo nāk šķēršļi, ko es vēl tajā bonusiņā arī tev beigās vēl tā kā varbūt nepateicu, bet tieši no ienaidnieka nāk tie šķēršļi, šādas situācijas, ja? Ģimenes uzbrukumi, grūtības, kas nāk uz tevi, pār tevi vai pār ģimenes locekļiem, ja? Tas ir viss tikai tāpēc, es vēlreiz atkārtoju, priekš kāda ļoti īpaši, un tu tas esi, tikai tāpēc tas notiek, tāpēc, ka tu nes sevī šo svaidījumu, tu nes sevī šo dārgo eļļu, tu nes sevī šo mantu, kas ir svaidījums, kas ir Dieva klātbūtne, priekš pazudušajiem, ja? Tu nes to sevī, tu nes sevī šo potenci. Es nekad nezināju, ka es būšu mācītāja, man prātā nenāktu, ja? Es no tā muku un es gāju biznesā un es mācījos biznesa lietas, bet es sapratu, ka es nevaru darīt to, kas nav mans aicinājums. Bet tāpēc tu vari tikt apstādināts, tāpēc es esmu daudz ko mēģināt apstādināt, lai es neietu tālāk. Bet Dieva žēlstība ir pār. Dieva žēlstība šodien tevi ceļ augšā un atļauj Dievam atraisīt tavu potenci. Nāc sazinies. Es tev pat varētu uzdāvināt šo grāmatu, bet es ticu, ka tu arī vari pat nopirkt un iegādāties, ja? Šo iztēli, šo potenci, šo aicinājumu. Tas ir biznes, varbūt, tas ir radošums, tas ir inovācijas. Tas ir kaut kas tāds, ko Dievs tevī ir ielicis bērnībā. Kā Dievs manā bērnībā ielika to, kad es teicu, es gribu palīdzēt cilvēkiem. Un tas tikai notika tad, kad es to uzzināju, kad es atgriezos. Un ne jau var uzreiz vēl, ka es mācījos, ka es nodevos. Un šeit, es domāju, māsas Armīte var piekrist, un viņa ir manas dzīves, var teikt, liecinieks, ticības dzīves, no Siguldas. Svētības par tevi, Sarmīte, svētības Astrīte par tevi, kurš te vēl uzrakstīja šajā mirklī, svētības par tevi. Neļauj ienaidniekam sevi sakaut. Neļauj, jo tu savā pēdējās dienās šajās tu neizdzīvosi bez Dieva pārdabiskā. Un kā es tieši sākumā teicu, ja Sātans mūs dabūja tajā nezināšanas procesā, ja, un tad mēs kļūstam tā kā pievilti, jā, un tad mēs skaitam raksturvietas, citējam raksturvietas, bet es zinu, ka tu zini, un es zinu ļoti daudz, ka es citēju raksturvietas, un viņas ir pa tukšo. Vai tā nav bijis kādam? Es vienkārši citēju, un es vienkārši zinu, nav tam seguma. Kāpēc nav seguma? Tāpēc, ka es tajā mirklī neesmu paklausījis. Vai es tajā mirklī neesmu laiku veltījis ar to kungu vairāk, ja? Tu jūti, ka tas ir pa virsu, ja? Un Sātans to tieši grib dabūt. Un vēl beigās, ja tev ir kādi mīļi cilvēki, šī te, kas man ir grāmata, Dieva dzīvības maize, šeit ir visas raksturvietas sagatavotas katrai situācijai par paklausību, kāda ir svētība, kā tu vari saņemt dievišķo gudrību, kā tu vari saņemt atbrīvotas lūgšanas, ja? Atbildēts. Šai grāmatā bieza ir tikai daži teikumi, kas ir kā viedokļi ierakstīti. Viņam visa ir sabalansēta uz rakstu vietām, un tā var būt brīnišķīga dāvana. Ziemassvētkos viņa ir lielā, jā, viņa ir dārgāka nekā 2 un 3 eiro, bet tā ir brīnišķīga dāvana. Varbūt tev pašam to vajag, kur tu vari atvērt katrai situācijai gatavu rakstu vietu un strādāt un apliecināt un saslēgties ar Dieva draudzi, kurai ir vīzija, kurai ir uzdevums, kas aizsniedz pazudušos, vai tu vari izvēlēties, tā kā man bija izvēle 20 gadus atpakaļ, palikt un sēdēt remdenā draudzē, klausīties dziesmas, jā, tad iziet ārā uzpīpēt, ko es kādreiz darīju, jā, un vēl kaut ko vai ne. Kāds ienāca, tāds izgāja, bet Dievs tev aicina, tāpēc, ka viņā ir šī dāvana, un es tev nekā nevaru to ielikt.
bet lai tas viss tevi tā šodien sakustina, kad skaties, ka tu padalies ar šo tiešraidi, ka tev varbūt svētais gars paskubina sēt šeit dvēseļu glābšanā, jā, tieši, kas ir Kurzemē un kas ir Latvijā, ja, jo ir cilvēki arī no Latvijas šajās pilsētās, ja, Liepājā un visur ir tik daudz no Rīgas, pat no Valmieras un no visurienes. Ir cilvēki apkārt, ja. Tu vari saslēgties ar to, būt daļa no tā, izkāpt no šī komforta, izkāpt no aizvainojumiem un piedot un atlaist un atraisīt Dievam rokas, lai Dievs varētu atraisīt to potenci tavā dzīvē, auglību, ražību, inovāciju. Un kā es vēlreiz teicu, kā es gribēju, gan bērnībā, gan jau tad jaunībā, kad es sapratu, ka es esmu nepareizi aprecējusies, jo es veicu dažādus astroloģiskos rituālus, caur kuriem es dabūju savu vīru, jā. Un es neko nekurnu, tas ir, paldies Dievam par visu, jā, bet tas ir tas, ka tad es sapratu, ka nav kaut kas tā kā vajag, un tieši saistībā, kā Dievs vērš visas lietas pa labu, un viņa roka vienmēr ir bijusi par tavu un manu dzīvi, kaut es nebija glābta, bet pienāk laiks, ka tu ej tajā izaicinājumā, ka tu nevari skatīties pagātnē, ka tev ir jānovelk svītra pāri, jā, pār pagātni un jāiet ugunī, jāiet dzīvībā. Un tad atgriežoties tajā jaunībā, kas apprecējos 18 gadi, 20 bija 22, kad es visu cauri pirku tos žurnālus un kas nav iespējams, bibliotekā grāmatas, kā psiholoģis, kā palīdzēt cilvēkiem, kā palīdzēt ģimenēm. Amen! Un tu redz, šeit es esmu, un tāpēc manas tiešraides, man dievkalpojumi, Dieva žēlstībā, tie ir viņam. Tie nebūs nekad komfortabli, tie nebūs klusi, tie nebūs reliģiski, ja? Tie būs Dieva dzīvības spēki, spēka pilni, un tu vari nākt un tikt sagatavots, izmainīts, satracināts un kļūt par strādnieku Dieva valstībā. Un viena no tām draudzēm es tevi aicinu River Ventspils. Atā, līdz svētdienai. Mīlu Kristu!